Čau, draugi rakara. Atkal kaut kur bliež. Atkal melā ķēvu. Šoreiz uzlikt garo kādu. Garais kāds, 12 ceņu garāks. Šitā daļa. Dānijā tādu var iepirkt. Nezinu, Latvijā arī varbūt ir, ja paprasa rincimcī. Bet man slaiž uz to pašu penčku šoreiz viens pats. Un jūs paskatās, 5:30 no rīta. Es šitā bļīdu uz darbu varētu celties. Tādu lielu prieku, tādu lielu smaidu. Paprādāsies par to seklo. Jo tur tās mammas ar tiem bērniem peldās. Tām varbūt tā kaut kas noslīd, jo dziļajā vietā, kur es ienir, 3 sudrabiņi bija auskars un 2 gredzentiņi. Pārējais tēmu, bižotērija. Ko es varu pateikt? Šoreiz GoPro kamera būs uz vēdera, nebāzīs zem ūdeni. Parastie superīgie iestatījumi, bez ChatGPT palīdzības. Vajadzētu būt pa smuko. Esam klāt. Ir baigais klusums. Tāpēc, ka pirmdienas rīts. Neviena mašīna nav. Izrādās, mēs būs šoreiz pirmie. Apies riņķi tur ar tiem kokiem. Tad es līdīs tur dziļāk un tā te pa to vidiņu. Nu, darbi daudz. Un cerams, ka kaut kas būs. Turam īkšķus. Un satiekamies jau pie pirmo atradumu. Te patam zem šito te restīt, kur liem pārdraugi. Te pat apakšā. Ienāca iekšā, izraka pāris korķis. Nāca te cauri un bija foršs signāls. Bet mums ir kaut kas kausā, draugi. Mums ir kaut kas kausā. Un tas mums ir bižuks. Zelta krāsā, ja bitīt matos, es jau sabijās. Rekāds riņķīts. Līduši te pāri un ķērušies un habā. Un te pat lejā. Nu labi, bet kā itai pirmais tēmu. Un te mums ir pirmais kapiķis. 1 dāņa, krona, haģačka. Mums ir atkal kaut kas kausiņā, draugi. Apskatās kāds smukuls. Ķēdīt, kas griežās. Un tās ir atkal tēmu. Bet bija stabils signāls, draugi. Labs. Korķi arī nāk ārā, bet tie korķi tā interesanti man čārkst un es te regulēju vēl to aparātu. Bet, ka ir labs signāls, tad ir šitāds. Šis ir baigs mukais. Baigs muks. Reku griežās. Tas tādiem nervniekiem, zini, kam patīk kaut ko virpināt. Un te mums atkal pie pašiem mietiem. Te ir stiens augšā. Reku, te ir stiens, red. Līdz pāri un ka ķērs hap un hejā. Vēl viens nervinieks. Vēl viens tēmu. Viņa forši skan. 40 signāls, jo ņiržā veik laikam, ja? Nē, gan. Bišķi parūsējis. Te pat tas viņš ir apakšā, dabūt tikai kausā. Tā. Ir kausā. Tas ir ritīgākais. Tā, man te pīks te pie tiem šņoriem. Šis jau ir šito jau vēl mājas kaut kur var iepiļīt. Kārtīgs krūvu. Liekam somiņā, ņemam ciet. Un te mums arī 20 dāņu krona. 20, draugi. Tas ir 3 eiriki. Te pat tas vēl 1 kapeika. 1 dāņu krona. Baigi dziļais signāls bija, draugi, šite lejā. Tas ir ilgi stāvējis. Mocī, pastūm malā, aizgāja riņķī, pagaidīja, kad nosēžās. Un dabūja ārā. Paskatās, draugi. Tas būs mums pirmais sudrabišs. No, es neredzu savu. Ir, reku ir. Reku ir iekšā. Tur ir 925. Yes! Pirmais sudrabišs šodien. Atskatās, ko mēlis. Un te patam baigi dziļi bija tā ķī. Es viņu parāk ārā paspēru malā un, labāks bija signāls uzreiz. Tā, nepārlūst.
Akal kaut kāds atvērtais bet 4. draugi, 4. Kaut kas zem ūdeni mētējās. Līdzīgs krabim. Lītās pacelt. Nā. Eitunos. Šitas eitunos tā kā vārīts krabs. Ritīgi reālais. Šis ir jāņem mājās. Šitas ir šitik tālu atpeldējis. Šito kolekcijā. Labs. Te jau ar visu apmālu var redzēt. Tur bērniem mammas atnāk, nemaz mantiņas līdz nevajag. Spainiņš, buņķiņš, lāpstiņš, viss. Tačkreku. Mierīgi. Bet šito mēs paņēmas kolekcijā. Šitais ir labs. Bet jūs paskatās, kas man kausā. Apskatās, draugi. Roksprādzīti. Boigs mukā. Cerams, ka jūs dzirdi. Vējš boigi sāk pūst no mugura. Šito paņēma, šito mazo bļembaki. Un izrakās. Pirkst izmirkuši, sorry. Gumijas cimdos jāstaigā, bet kā itā ir? Breače. Nu kas tas pa vārdi? Tāda pirmo reizi. Bet šitie varētu būt pro virsu, vispār būt bomba, ne? Bet nebūs breače. Šodien staigā kaut kāda figlijā. Kaut kāda figlijā bļembaki. Labi, ņemam ciet, tas jau ir smukums. Smukums pie smukumiem. Draugi, jūs neticēs. Ar vienu racienu 2 gredzeni. Šitā man pirmo reizi. Tur vēl kaut kas palika apakšā. 1, 2. Vienādi. Vienu racienu. Blin, bet šitie tēmu. Tur ir vēl kaut kur, tiši bijis kādā ķēdītē. Tulīt uzliekam un pacels vēlreiz. Ej, tu nost. Pirmo reizi man šitā. Apskatās. 2 vienu racienu. 2 te pat, viņi noteikti kādā ķēdītē bijuši. Jo reku vēl tur lejā palika. Tulīt pamēģinās izrakt. Tas man ir pirmo reizi. Re. 43, rītīgākais zelta signāls, bet tie tēmā. Reku, te pat apakšā vēl. Nepaņēma. Varbūt, ka tā ir ķēdīte. Nesaplēšam. Ir kausā. Vēl viens, es tev teicu. 3. Vienā vietā 3 gredzeni. Paskaties, kaut smukuļi. Ej, tu nos, nu nav nekas iekšā, es neko neredzu. Nu nav nekas iekšā, vējš pūš, labi. Ņemam ciet un brienam tālāk. Atkal kaut kāds smukums. Tepat netālu no krasta. Ejā. Bižutērija. Kaut kas tur ir rakstīts. Habā. Kāds smuks būtu bijis, ja būtu bijis no zelta, ne? Attāķējies vaļā. Hops. Bet kaut kas ir rakstīts. Nevar. Hermes. Nezinu. Pēc tam paskatīsies. Ņemam ciet. Nu tā, draugi. Beidzam nost. Cilvēki jau sanākuši. Peldās. Visi skatās ar acīm ēd nost. Nevar tuvāk pie laipa pieiet. Bet kaut ko mēs sarak. Pagaidīs, ka rokas atmiekšķēsies. Būs smukāks. Un tad jau izies cauri mūsu šodienas dārgumiem. Jūs redz, nu viss pa biškam, pa lielam tikai smukumu. Jo tur jau pēdējos gadus es tīri, kā arī rudenī, ka nolaidu ūdeni mēs patīrīja. Bet Dānijā 2 nedēļu bija baigais karstums. Īstenībā sola vēl visu nākošo nedēļu. Un paskatās, kas ir viss abirs. Mums te dundur lido uz urrā. Vot, paskatās no kakučiem. Melā ķēva, devus 2 programmas zvērs. Blin, maz tie man tie korķi šodien.
Es viņas dzirdu, es viņas jūtu un es viņas neroku. Lielā skrūva. Cezar, paskaties, kas pa skrūvu. To mēs sadzīvē noderēs. Roksprādzīt, draugi. Kāpēc nav no zelta? Cezar, tev arī jāredz, jāpost. Nav zelta smaga. Kas te rakstīts? Hermes. Kas tas pa Hermes? Madein. Nezinu, France. Hermes. Hilfinger, domāju, H-būrds kaut kāds, bet Hermes. Jā. Madein France, draugi. OCP. Interesants. Kaimiņš tur ārdās, cerams, ka netraucē mums. Krabīts, apskaties, Cezar. Šito tu nedaudz, tas tev degunā iekniep. Tas kaut kā... Šiem ūdens liekš. Krabīts nāk mājās, tas būs kompozīcijā. Tā, 22 krons. Šitie te nervinieki. Gredzentiņi. Man jau viņi dafigā, draugi. Bet, nezinu, viņi topā. Tēmu. Vēl viens. Aprūsējis te kaut kuri. Kuri? No? Reku bišķiņ. Tēmu. Šitais bija pirmais priekšnieks, ko izcēla. Pie baļķiem. Tēmu, draugi, reka nolobies. Tā. Šitā roksprādzīt. Apskatās. Breče. Kas tas pa vārdi? Nezinu, bet šitie tie zaļie nifrīti, ko tie tur tie trakie roki pa televizoru citreiz rādi, jā. Šitie tie dārgakmeņi. No Ķīnas. Foršais. Šitas te skanēja. Figla. Tas skanēja, tāpēc mellā ķēvu zvērs paķēra. Smuk īstenībā. Smuk. Un tad, draugi, šitādi apskatās. Es jau ritīgi gribēju, ka ir laulībnieki kaut kādu baltā zelta. Jo skanēja 43, cik viņš tur bija. Un pirmo reizi man ir bijuši 2 kapiķi iekšā kausā pie vienas laipas, bet nekad man nebija bijuši. Nu, kaut kad jau kaut kas ir, ka ir 2 gredzeni uz pirmo, kā paceļ, tad 2 gabaļi kausā guļ. Un tā vēl bija signāls, jūs redzēja trešo. Viņi visi 3 ir bijuši uz vienu pirkstu noteikti, jā. Nu, tie ir gredzeni, draugi. Tie ir reāli gredzeni. Tur neko nav kur piesieties. Vai kas spīd. Notiek kaut ko uz pirksti smuki izskatās. Visi 3 vai uz 3 pirkstiem. Bet, gribas raudāt tēmu, draugi. Un tad bija viens, tomēr bija, un mums ir sudrabiši. Sudrabiši 925, kaut kāda vēl te provi iekšā, mellā ķēvu programmu zvērs paķēri. Ko tu saki? Tu klausies, ja? Viņš viss klausās, viņš viss piefiksē. Tā, kur palika? Reku, 925. Ko es gribu pateikt? Masīvs. Ilgi bija gulējis, viņš baigi knap skanēja, izraka kāru uzreiz, ping, mājās. To jūs redzēja. Slēdzam iekšā, svariņas. 0,0. Cik mums tur ir? 8,49. Tā kā no grāmatas. Sudrabiši nāk mājās. Nu tāds man tas šodienas agrā rīta raciens. 3 stundiņas no 6 līdz 9, bet kaut ko jau salasīju. Un man ir prieks par sudrabiņu. Tēmu arī. Bez tēmu nekā šitais laikos. Zelts nav. Nezinu, kur viņš ir. Mūk no manim. Bet gan jau, ka manējais kaut kur gaida. Kaut kād jau būs. Un teiks, ka vienmēr draugi rakali. Liekam rīkšīt uz augšu. Visiem, kam patīk. Rakstam komentārus. Visiem atbildēšu. Padalās ar video, lai tie, kas nezina, lai uzzina, ka ir tāds rakars Dānijā, kas rok. Un satiekamies jau nākušu video. Čau visiem!